Traģiskā varone Džulietas komijā Šekspīra mīlu stāstā par diviem jauniešiem, kur izvēlas iet nāvē nevis dzīvot šķirti dzimtu naida dēļ, ir sapņu loma daudzām aktrisēm, kas tā arī paliek nenospēlēta. Taču Ievai Segliņai tā ir pirmā lielā loma oficiāli ienākot Dailes teātrī pēc mācībām Maskavas Dailes teātrī jeb MHAT studijā. Aktrise ir pārliecināta par savas varonas motivāciju, un tā palīdz viņai uz skatuves nevis tēlot, bet būt. Es gribētu, jā, lai ir tā sajūta, ka tu vari dzīvot kādam citam. Un tas ir to vērts. Un šīs 3 dienas Džulietai ir tā vērtas, lai pēc tam visi var mirt. Šķiet gaismas gadi šķir šo Ievu no tā izlutinātā un vēlnišķīgā meitēna, kurš 16 gadu vecumā kārdināja vecāku vīru Džilindžera iestudētajā Lolitā. Režisors Džilindžers Ievu bija pamanījis vēl agrāk, Nipās un Knauķos. Ko toreiz nozīmēja darbs tik sarežģītā lomā? Es toreiz nedomāju par to kā par tādu profesiju vai par kaut ko tādu ļoti nopietnu tieši tā. Nē, es biju ļoti apzinīga un ļoti tā nopietni attiecos pret to, bet kaut kā es vairāk caur tām sajūtām vairāk arī spēlēju, caur impulsiem. Džilindžers tik saka, dari kaut ko, un es tik darīju kaut ko. Ko man gribējās tajā brīdī? Ļāvos. Jaunā aktrise saka, viņai būtu ļoti interesanti, ja šo izrādi tagad atjaunotu. Un tieši šajā lomā Ievu ieraudzīja krievu režisors Romans Kozaks, kurš arī uzaicināja nevelkot garumā un vēl nebeidzot vidusskolu sākt studijas Maskavā. Es nesapratu ne uz kurieni es braucu, ne kāpēc es braucu, man negribējās braukt prom. Jo man šeit bija viss, man bija teātris, draugi, un viss bija tieši tādā pakāpinātā viss, un prieks, jā, un bija jābrauc prom, un es nesapratu, uz kuriem man ir jābrauc. Tomēr apkārt esošo pieaugušo un zinošo spiediens izrādījās pārāks, un Ieva metās iekšā nezināmajā. Bija puņķi un asaras katru vakaru, 1. mēnesi pilnīgi noteikti katru vakaru. Es gribu mājās, es gribu pie mammas, es gribu pie draugiem. Bet, protams, ar laiku es iepazinu tos cilvēkus, kas tur bija, un protams, man tas viss bija interesanti, kas tur notiek. Un tā tas viss arī ar laiku paņēma mani, un es biju pilnīgi iekšā tajā pasaulē. Lai gan līdz šim Ieva biežāk redzētu kā dzīvespriecīga spīndzeli, gan šo sezonu pirmajā lomā Dailes teātrī Primadonnās, gan tajā pašā Lolitā, jaunā aktrise atstāja ļoti apzinīgas teicamnieces iespaidu. Tostarp stāstot par to, kā Maskavā ieradusies nemaz nezinot krievu valodu un pusgadu laikā apgūstot to paralēli mācību procesam. Negribējās atpalikt. Gribējās darīt iet ar visiem kopā. Negribējās būt tā, kas, es nesaprotu, es nezinu. Nē, man bija iekšā tas, ka es gribu arī tā. Un tāpēc diezgan ātri tas viss notika. Kā lielāko ieguvumu no 4 gadus ilgajām studijām Maskavā, kurās iegūts teātra un kino aktrises diploms, Ieva min izpratni par profesiju un mērķiem, ko tajā var un vajag sasniegt. Savukārt no malas skatoties šķiet, ka krievu skolotāji pamanījušies nosargāt Ievā dabiskumu. Man ir tāds sajūta, ka nedrīkst nekad iet uz skatuvi vienaldzīgs cilvēks, kurš ir vienaldzīgs pret to, kas notiek. Nekad. Lai gan jaunā izrāde veidota ļoti klasiski un tradicionāli, režisors Džilindžers gādājis, lai Romeo un Džulietas sagatavošanas procesā būtu interesanti gan pašam, gan aktieriem. Mēģinot galvenās lomas paralēli ar 2 Džulietām, Ievu Segliņu un Ilzi Ķuzules Krastiņu, un 2 Romeo, Kristapu Rasimu un Artūru Dīci. Ir bijis, ka vienu brīdi tu spēlēji ar vienu, izēj ārā uz 3 minūtēm no zāles, atnāc atpakaļ, turpinam un tev priekšā stāv cits Romeo jau. Tā ir vienreiz bijis. Ievai šāds teātra eksperiments tīri labi paticis, ļaujot nezaudēt modrību un jūtu vienreizīgumu. Tajā brīdī, kad tu esi uz skatuves, tu ieraugi viņu uz skatuves. Nākošais brīdis, kad tu otro reizi viņu ieraugi, tas viss notiek uz skatuves, tev nav jāstaigā pirms izrādes, un tur jā, mēs redz pāris, kurš jau kopā un tā. Nē, viss notiek uz skatuves, un tu ieraugi tās acis pirmo reizi uz skatuves. Un ir forši, ka viņas ir katru reizi dažādas. Un puiši var viņu katru reizi var savādāk spēlēt.
Un tur tā interese, ka tu katru reizi var skatīties un domāt, kas ar viņu notiek, kas nu būs. Es nezinu, kas būs. Tas ir svarīgi. Tiklīdz būs gatava Romeo un Džulieta, Ieva Segliņa ķersies pie mēģinājumiem diametrāli pretējās lomās Blaumaņa Trīnas Grēkos un Elunā un Džonā Neilandā. Pašlaik viņa ir iekšā teātrī līdz sirds dziļumiem, ne par ko citu nedomā un cer, ka tā paliks ilgi. Tāds sirds darbs. Man gribās atdot visu tajā brīdī, kad es tur esmu. Man gribās atdot visu un neko neatstāt.